Figurē šur un tur internetu vidē arī, teiksim, ironiskais jautājums, vai vispār paši saprata, ko īsti nolēma. Vai sapratām? Man liekas, tas cilvēku kopums, kas diskutēja, teiksim, saistībā ar visiem šiem finansu jautājumiem, analīzes kvalitāti, teiksim, aspekti, kas tika izvērtēti, manuprāt, bija maksimāli labākie, maksimāli iespējamie. Tā kā vismaz manā gadījumā tas informācijas apjoms bija, manuprāt, pietiekoši liels, pietiekoši pamatots, lai es varētu, teiksim, balsot un droši argumentēt. Bet pirms gada valdības locekļi līdzīgi teica, ka varam pārdot vienu nedalītu banku. Ar bija argumentācija. Es nezinu, kas bija pirms gada. Es zinu, ko mēs darījām pēdējos 2-3 mēnešos. Ko valsts vēlās redzēt? Man šeit nebūšu oriģināls, neapšaubām pirmais. Mēs vēlamies atgūt šeit ieguldītos līdzekļus dažādā veidā, gan visas līdzekļus, lai tas būtu pilnīgi skaidrs. Protams, nenotiks pusgadu laikā, tas notiks kaut kādā laika periodā atkarībā no tirgus situācijas. Manuprāt, sadalot šīs divas bankas, mēs iegūstam šos risinājumus, kas ir nepieciešami, lai investori būtu gatavi ienākt ar savu naudu un turpināt banku biznesu. Tas ir valdības. Iznāk tā, kā mēs glābam divus akcionērus, un mazos, un reāli visus tos nelabas kredīta saistības mēs uzguldījām uz valsts pleciem. Un to, ko mēs šodien sadalām, mēs labāk pārdosim un pārdosim par to cenu, kur maksās pats biznes, kurš veiksmīgs būs nākotnē, bez visas problēmas, kur mēs paņemsim uz seviem uz valsts budžeta pleciem. Un iznāks, ka mēs samaksāsim par visiem nelaimiem, mēs, Latvijas Republikas iedzīvotāji, un mums tas nepatīk. Mēs uzskatām, ka šodien nav tas labākais laiks, kad pārdot šo banku. Mēs mierīgi varam viņu turēt līdz, kad pasaule stabilizēsies šī situācija, un mēs varēsim dabūt labāku cenu par visu banku kopā. Ja mēs šobrīd arī pietiekoši īsā laikā pašu saviem nodokļu maksātājiem un Eiropas komisijai neparādam, kā mēs nostādam to banku uz savām kājām un pārredzamā nākotnē, gan panākam tur privātā investora ienākšanu, gan normālu bankas darbību, gan ar valsts atbalstu pakāpenisku atmaksāšanu, tad mums vienā brīdī, un tas brīdis pienāks faktiski jau šī gada beigās, pateiks, pietiek, bankai pienākums atmaksāt visu valsts atbalstu atpakaļ, un tad vairāk nebūs iespēja vairs nekādām restruktūrizācijām. Man galvenais naudu, kur es ieguldīju, kā nodokļu maksātājs, un kā cilvēks, kurš uzdeva parlamentā nodokļu maksātājiem, būtu atpakaļ valsts kasē. To, ko jūs pazaudēsiet tur šurp pusmiljārds, man tas pilnīgi neapmierina. Un es gaidu parlamentu jūsu ziņojumu par to, ko jūs pierādiet man, ka ar to pārdošanu es dabūšu naudu atpakaļ. Arī Klimenķev kungs, es tā jūtu, arī nesapratu, par ko ir runa. Runa ir par to, ka Pārīgas banka saņem valsts atbalstu. Ja saņem valsts atbalstu, tad tas ir zem Eiropas komisijas mikroskopi. Ir jāsaņem atļauja. Lai saņemtu atļauju, ir vairāk nosacījumi. Viens no galvenajiem nosacījumiem ir, ka ir jābūt tādām restruktūrizācijas plānām, kur Eiropas komisija izvērtēs, cik viņš ir reāls, kur 5 gadu laikā šis valsts atbalsts tiek atgūts. Un tā problēma bija tā jau tik skārts šeit, ka Pārīgas tādā veidā, kā viņš strādā pašlaik, faktiski gadu atpakaļ tika likts, zināmā mērā, uz vienas kārtas uz ātras bankas pārdošanu. Ja līdz šī gada beigām tas nenotiek, tad faktiski šis pasākums ir beidzies. Un tieši tāpēc tika iedarbināts plāns B. Mums jau ir ieplānoti grozījumi likumos, un mums, man liekas, jau atbalsta vairākums deputāti, lai mēs grozītu likumus, lai nepieļautu to aizdomīgi banku dalīšanu un realizēšanu. Šodien man pēc šīs diskusijas nav pilnīgas pārliecības, ka šis variants vislabākais. Un es baidos, ka vairākumu deputātiem, kuri sožam pārstāv cilvēkus, kurš reāli maksā par šīm visam kļūdām, ir pārliecība, ka mēs darām pareizi. Un es baidos, ka jūs ļoti pareizi pateicat, ka tuvošais vēlēšanas tikai padarīšu procedūru vēl sasteigtu un neparskatāmu, un mēs piedāvāsim atlikt šo jautājumu pēc vēlēšanām. Bet jūs tātad likumdošanas ceļā, droši vien caur kredīti iestāžu likumu, pilnīgi pareizi, virzīsiet projektu, kas apturētu to, ka vakar valdībā nolēma. Bet mēģināsim, lai viņš būtu caurspīdīgs, un mums reāli būtu pilnīgi visiem, kas šodien strādā parlamentā, pārliecība, ka mēs darām pareizi. Tāds projekts parlamentā tūlīt parādīsies. Pilnīgi pareizi. Mēs nekad nesodām politiķis par to, ka neko nedara. Un visvieglākais šajā situācijā nedarīt neko. Tiešām cerēt uz to, ka banka, kur mēs pēc vadības analīzes, pēc vairāk ekspertu analīzes uzskatām, ka ir jāsadala, redzam, ka tas ir ātrākais ceļš, kā banka pārdot un atgūt valsts līdzekļus.
Kas atbild par to, ja šis process tiek apturēts?